Tad iet runa par, kā es lasīju, 5000 ASV vīru lielu armiju Latvijas teritorijā, kura būs pakļauta, protams, ne Latvijas parlamentam, ne Latvijas valdībai, ne Latvijas aizsardzības ministrijai. Tā būs tieši pakļauta Vašingtonai. Ko viņi te darīs, kad viņi darīs, kā viņi uzvedīsies, to neviens nezina. Protams, visi teiks, ka nē, viņi būs incīši, paipuikas un tā tālāk, bet mēs zinām, kādas bija milzīgi protesti Japānā, kā viņi uzvedas. Bet tā būtu pusbēda. Bēda ir tāda, ka svešas valsts karaspēks un kāds ieņķis var palaist raķeti, piemēram, no Latvijas teritorijas uz Plesko. Šābis būs amerikānis, bet atbildes trieciens būs pa Latviju. Iespējams pa jums, iespējams pa jums, iespējams pa mani, iespējams pa tiem, kas tagad saka, ka viss ir kārtībā. Jo tas būs šauts no Latvijas zemes. Un atbildība ir Latvijai. Tātad komandē Vašingtona, atbild Latvijas tauta. Nākošais. Mēs līdz ar to kļūstam pa piefrontes zonu. Un piefrontes zona radas Latvijā, tāpēc, ka te ir amerikāņu karavīri, bet Amerika no šīs vietas ir ārkārtīgi tālu un tikpat kā nav aizsniedzama. Tad mēs piefrontes zonā, amerikāņi rada šīs problēmas, un tie, kas rada problēmas, tie ir okeāna otrā pusē.